panākumu autori. Viņi kvalifikācijas ciklā izslēdzot Argentīnu. Argentīna ļoti labi izdaļoja jebkuru pasaules kausu. Šo turnīru gaitā demonstrēja ārkārtīgi baudām basketbolu, ļoti tādu dinamisku, ātru, ļoti skaistu basketbolu. Daudziem līdzjutējiem paliekot atmiņā kā ļoti interesantu basketbolu, ļoti tāds acīm tīkams. Šeit pirmais precīzais tālmetiens Dominikānai. Redzēsim, kādu spēles stilu piekopja Dominikāna. Teikšu, godīgi neskatījos viņu spēles pasaules kausa kvalifikācijā, bet, interesanti būtu to redzēt. Zoriks cenšas triekt pāri Lizam, bet to neizdodas izdarīt, un jau ātrā pārēja otrā laukuma galā. Ir skaitliskais pārsvars, kamēr Kristers atgriezīsies aizsardzībā. Dominikāņi gan to neizmanto. Spēlē pacietīgi, spēlē prātīgi. Atgriežas savā optimālajā formā. Kristers Zoriks šāds epizods nevar mēģināt vismaz izdarīt, ja tu neesi savā labākajā formā. Lieliski centās viņš triekt bumbu grozā no augšas, šoreiz tas neizdevās. Latvijas valstsvienībai perfekts ātrās pārējais bija Dainis Bērtāns no tālās distances, nav precīzi iepriekšējā cīņā pret Grūziju, kur izdevās arī lieliski aizsardzība. Tikai 18 gūtie punkti Grūzijai otrajā puslaikā. 5 minūtes, un Latvija iegāja ritmā, un tajā brīdī jau vairs neatstāja Grūzijai nekādas cerības. Sakārtoja aizsardzību Latvijas valstsvienība, kas bija galvenais stūrakmens uzvaras izcīnīšanai. Dairis Bērtāns ļoti tālu no groza gaida, Klaučā var aizsekt. Lieliski piespēle bumbas kustība, Kaspar izspēle Zorikam brīvs tāmetiens. Ja nevar ietriekt bumbu grozā, var iemest tāmetienu Kristeram Zorikam. Pirmie 3 punkti šī vakar cīņā. Peņi nospēlē līdzīgi kā Zoriks, iestājoties ceļā. Tiesneši gan šo situāciju nefiksē. Tas ļauj gūt pirmos punktus Latvijai. Dominikānai labs uzbrukums, spēle groza apakšā, un šeit jau būs 2 punkti. Tā arī notiek. Elois Vargas gūst savu pirmo grozu. Ir zināms, ka Dominikāns izlasēja pēc 10 gadu pārtraukuma Karls Antonijs Tauns pievienosies viņš nākamajā ciklu posmā, kas norisināsies Spānijā. Līdz ar to arī viņš būs izlases rīcībā. Dairis Bērtāns ir visu laiku izlases rīcībā, bet arī Nacionālajā basketbola asociācijā 2 sezonas Maskavas Agvola Kimkos, pēc tam 2 sezonas ACB līgā Real Betis un tagad 2 gadu līgums ar VFRI komandu. Tad Dairis būs Rīgā. Latvijas basketbola līdzjutējiem tā ir ļoti laba ziņa. Varēsiet šeit pat arēnā. Visticamāk Čempionu līgas spēlēs nāk skatīties. Vietējā līga visticamāk vairs spēlēs vēl projām Olimpiskajā sporta centrā. Neesmu dzirdējis, ka kaut kas būtu mainījies. Bet šeit Šmits ieskrējies, patliks groza apakšai. Liss pretī viņam, neviens mazajam Lisam nenāk palīgā komandas kapteinim un veterānam. Pēdējo reizi šāds Rolands Šmita kustības redzēja U16 Eiropas jaunās basketbola līgā, kur viņš no gala līdz galam arī naudas kustībām guva punktus. Ļoti reti nākas redzēt Rolands Šmita driblējot pāri laukumam. No viena gala biežāk, Roland. Jādriblē biežāk, kustības viņam atļauj. Visi viņam atļauj šeit labi iespēl groza apakšā un 2 punkti no groza apakšas vēlreiz Vargasam. Vargas, kurš spēlē savās mājās Dominikānas republikā. Klub Atletico pārstāvis. Strautiņš, man jau šķiet, ka gala līnija ir brīva, varētu doties garām, ko viņš veiks savus mačus. Zoriks nogaidā bumbu Čavaram, ļoti plaši saspēle Latvijas izlases izpildījumā. Strautiņš solis atpakaļ, metiens nav precīzi, Čavars tomēr nevar izcīnīt bumbu, uzreiz ātrā pārēja. Šāds basketbols Dominikānai. Vēlreiz atgādināšu, spēle bija aiz slēgtām durvīm, tāpēc arī mēs nezinām, kā tur īsti izskatījās katrs indivīds un kā Andžejs ir nospēlējis. Bet tagad šīs dienas spēle mēs varam baudīt kopā ar 9000 līdzjutējiem arēnā un nezinu cik pie TV ekrāniem. Es domāju, ka daudz cilvēku gaida šo sporta notikumu Latvijas. Šmits no stūra, brīvs tāmetiens Rolandam Šmitam, šoreiz gan viņš nav precīzs. Labi izspēle. Bijis Latvijas valstsvienībai Zoriks pret Pelīzi aizsardzībā. Vēlreiz Vargas, ļoti pamanāms ir bijis spēles sākumā. Vargas, Arturs Strautiņš izcīna atliekušo bumbu. Komandas galvenais treneris Luka Banki rāda, lai komanda skrien. To īsti atspoguļo gan aizraušanos ar basketbolu, kas veido sirdpukus, gan veidu, kā tas izplatās un izplatās visā pasaulē, gan sirds, gan viļņu elementi ir daļa no dizaina. Tā kā, ja nāks pavērot, redzam, ka ar zeltīti, nedaudz apzeltīti ir šī bumba, bet šeit neveiksmīgi izspēle Latvijas valstsvienībai. Komandas jau gatavojas ar pasaules kausā lietojamo bumbu, protams, lai aprastu arī basketbola bumbām dažādo. Nāk pa labi tas, ka
var jau mazliet piešauties, ja pierast pie šīm bumbām, ar kādām mums jāspēlē. Nu, katrā līgā savs bumbas ir, ja tā var izteikties, citā Spalding, citā Molten. Katrā līgā savādāks šīs saķeru bumbām. Atšķirās arī šis bumbu dizains. Rolands Šmits šobrīd ļoti pacietīgi dodas tuvāk grozam, izdara to, ko no viņa prasa. Pēdējos 6 gadus viņš pavadījis spēlējot Eirolīgā, līdz ar to viņš rēt arī parādās. Parādās, un kad parādās ir arī pilns sastāvs Latvijas valstsvienībai. Kristapa Porziņa, Dāva Bērtāna ierindā, un, protams, ka tā bumba ir tikai viena, diemžēl. Un zinot, ka Dāvim Bērtānam, Kristapam Porziņam vajag bumbu rokās, jo viņi ir bīstami tieši šādās situācijās, bet bīstams ir arī Pelis savos caurgājienos. Badalons Juventud, starp citu, ļoti veiksmīga sezona pagājušā. Ceturtdaļfinālā izsita Eirolīgas komandu Baskonī, un Pelis bija viens no tiem, kas šo sēriju aizvadīja ļoti, ļoti augstā līmenī. Tiešām ļoti stabils spēlētājs, izcils aizsardzības spēlētājs. Es teiktu, viens no labākajiem aizsargiem ACB līgā. Prātīgs, nosvērts. Var apspēlēt 1 pret 1. Tiešām lielisks atradums Badalons Juventud. Fizisks spēlētājs. Ļoti jaudīgi pirmo soli, kas viņam dod ļoti liels uzbrukums. Arsenāla priekšrocības Pelis labi piespēle uz malu. Šeit uz nostaigāt robežu, visur tiek līdz Latvijas izlases basketbols, tomēr nedaudz noguļ ierāvienu uz grozu. Viss beidzās veiksmīgi. Dairis Bērtāns šeit tiek apturēts ar noteikumu pārkāpumu piezīmi. Vai 19 gadu vēl? 19 būs 20. Būs 20 gadi, jā. Visam drīz, un kā minēju, pagājušā sezonas ACB līgas, visas Spānijas ACB līgas labākais jaunais basketbols. Iespaidīgi, Kristaps Porziņš un Rolands Šmits ir bijuši Eirokausa labākie jaunie basketbolisti. Savulaik vai vēl kāds latvietis tā uzreiz neatceros. Man ACB jaunākais labākais basketbolists. Vai kāds ir bijis? Mārtiņ, tu no galvas varbūt zini. Kāds latvietis? Jā, man šķiet, ka ne. Šķiet, ka ne, un šķiet, ka pret Nesto Garcia bija Rolands Šmits komandas treneris vienā no tiem gadiem, nezinu, vai veiksmīgākajā gadā, bet Stības daudz draugu dažādās komandās, gan spēlētājiem, gan treneru vidū, gan arī menedžeru un īsto kluso varoņu medpersonālu klubu darbinieku vidū. Nu, jāsaka atklāt, Artur, tu arī nākamajā sezonā nedaudz tuvāk būs šī profesionālai videi un klubu līmenī. Nu, jau iepriekš es strādāju, un zinu, ka vairs jau nav nekādu noslēpumu. Ne treneriem, ne personālam, ne menedžmentam. Par visiem spēlētājiem jau būtībā daudz ko zina. Nevis daudz ko, bet visi zina. Dairis Bērtāns tiek pie tāmetiena. Šoreiz nav precīzi Montero ieskrējies. Viņš ir jāaptur ar noteikumu pārkāpumu, to arī izdara. Dominikāņiem. Arturs Kurucs nāk laukumā. Pirmais iznāciens arī viņam. Un Andrejs Gražuls jau gandrīz viss piecinieks nomainīts. Vienīgi Kristers Zoriks palicis nemainīgi laukumā. Rodions Kurucs šeit notriec savu pretspēku. Precīzi arī otrajā surmetienā vēlreiz. Šīs spēles ievads nav tik plūstošs, nav tik agresīvs un ātrs Latvijas valstsvienībai. Iepriekšējā cīņā pret Gruziju tieši Arturs Žagar un Aigars Šels iesaistīšanās spēlē iedeva vajadzīgo dinamiku un ātrumu. Zoriks ļoti ilgi pavadījis laukumā bez maiņām. Zoriks meklē piespēli, atrod Gražulu, laba pozīcija. Andrejs Gražuls ir precīzi. Jau ceļās klājās Arturs Žagars, un tu jau arī pēdējais sākuma piecinieks spēlētājs būs nomainīts. Atkal noteikumi pārkāpts. Katrai spēlei savu pieeju būs treneru korpusam pret attiecīgo pretinieku, kā gatavoties, ar kuriem spēlētājiem spēlēt. Līdz ar to visiem būs jābūt gataviem rādīt savu labāko sniegumu. Izspēlēs brīvam tālmetienam. Žagars nu pat nācis laukumā. Jāmet viņam, viņš ir neprecīzs, bet Onšais Pasačņiks palīdz savam saspēles vadītājam savāc atlākšo bumbu un 2 punktu grozā. Īstajā vietā, īstajā laikā prasījās tāds sulīgs bumbas trieciens grozā no augšas. Andžeja Pasačņika izpildījumā, protams, nezinām veselības stāvokli. Tev ar kūku nepietiek, tev ociņu vēl vajag virsū. Noteikti ne man vienam. Rodions Kurucs šoreiz aizsardzībā, šoreiz iekrīt 3. reizi pēc kārtas un viss meita šo situāciju un aizmet garām. Pat tā, atkal brīvs, ko darīs? Laikam jau jāmet. Atkal ir gājās. Pagājušais treneris iedeva iekšā. Ko darīt, mēt, nemest?
godīgi sakot, spēlētājiem nedrīkst būt domas galvā. Šeit bija jāmet, lai Ir vienkārši jāmet pa grozu. Ja tu daudz domās, vai ir jāmet vai nav jāmet, tad visticamāk bumbas nekritīs grozā. Bet Kurucs mazliet labojās par savām piezīmēm. Šoreiz pielabo neprecīzo metienu un vēl 2 punktu grozā. 17. punkts Latvijai. Ļoti labi izdodas cīnīties pēc atliekošiem bumbām uzbrukumā. Gan Rolands Šmits, gan Andžejs Pasačniks, tagad arī Rodions Kurucs. Šeit gan pārāk brīvi. Montero tiek soda laukumā un izmanto šādas dāvanas nevainojami. Jā, Montero ļoti labi jūt laukumu. Ļoti tāds daudzpusīgs spēlētājs, kurš lasa aizsardzību un tad pieņem lēmumu, nevis ar galvu kaut kur cenšas triekties sienā. Tas ļoti gudrs un jau nosvērts spēlētājs ir sevišķi, ja mēs ņemam viņu jauno vecumu. Šeit iespēja groza apakšā no Andžeja Pasačnika, Andrejam Gražulim. 9 sekundes jāveido ātru uzbrukums, tātad jau prasās sāsinājums. Žagars meklē partners, spēlē ar driblu. Un spēle šoreiz neaiziet līdz centra spēlētājiem Andžejam Pasačnikam. Skatīsimies, kāds izskatīsies. Andžejs Pasačniks brīvs, tomēr neseko piespēli viņam. Kurucs tiek pie tā metiena, nav precīzi, bet viņa vecākais brālis izcīna atliekošo bumbu. Labi izspēle Gražulim. Gražuls neskatās groza virzienā. Vēlreiz Arturs Kurucs, Pasačniks labā pozīcijā. Vēl labākā Gražuls un 2 punktu grozā Andrejam Gražulim. Ļoti meistarīgi, ļoti tehnisks komandas uzbrukums, redzot, kur ir vājais punkts aizsardzībā. Bumba beigās nonāk pie Gražuļa un viņš gūst viegls 2 punktus. Arī Montero lāca situāciju, piespēle groza apakšā, pēc tam izspēle ārā, nav precīzs metiens. Vai neizvarās atbloķēt spicāko vīru. Dominiks izlases sastāvā tādu ātrāko, skatāmies, šeit nosteigāts. Jāfiksē pavisam noteikti. Komandas centra spēlētājs īsti nenotvēra ļoti meistarīgi tādu asā slēptā piespēlīta ātri tieši ritmā garajiem spēlētājiem. Bet tā ir pēdējais uzbrukums pirmajā ceturtajā. Žagars daudz spēlē ar bumbu. Met pats pēc soļa atpakaļ, galam neprecīzi šoreiz. Un līdz ar to vēl pagaidām šo metienu, kurš teju iekrīt grozā gan pirmā. Izlasēs, pēc tam arī pieaugušo izlasē. Novēlam viņai nākamos soļus veikt savā karjerā. Visticamāk, Aija Putniņa, Jurjāna cer, ka vēl spēlēs. Viņi vēl var spēlēt. Aija Platkovska noslēdz sezonu, noslēdz karjeru pagājušajā sezonā. Aizpagājušajā sezonā Dairis Bērtāns tikmēr precīzi no groza apakšas, 7. punkts viņam. Katrā spēlē Lukam Banki viss 40 minūtes. No pirmās pārbaudas spēles Latvijas izlases spēlē pilnu laukumu aizsardzību 1-1. Sagādājās problēmas Andžejam Pasačnikam, tāmetiens, tas ir precīzi. Šis ir elements, kas ir varbūt jaunums Andžeja arsenālā. Iepriekš neesam redzējuši, ka viņš daudz izpildīja tālmetiens. Kaut gan rociņi visnotaļ mīksta viņam. Pirmās 5 minūtes Andžejs Pasačniks izskatās ļoti pārliecināts par savām darbībām. Patīk tas, ko es redzu, ceru to redzēt ne tikai šodien, bet līdz pat septembra vidum, kad norisinās svarīgākās spēles. Pēc tam viņš var pats sākt spēlēt, kā viņš grib, bet Latvijas izlases kraklā viņam jābūt līmenī. Arturs Žagars ir līmenī aizsardzībā, tīri izcīt bumbu un vēlreiz Latvijai lielisks sākums 2. ceturdaļā. Kurucs nav precīzi no tālās distances. Atkal ātrāk izstās mums spēle, kad Žagars ir laukumā, bet tagad jau skaitliskais pārsvars Dominikānai. Arturs Kurucs nokrits. Viss kārtībā. Šeit lieliski nomainījās Arturs Žagars ar Andžeju Pasačniku. Ļoti tāds individuāls basketbols bija Real Betis komandai pagājušajā sezonā, bet šoreiz Andžejs ir precīzi no tālās distances. Pagājušajā sezonā Latvijas izlases sastāvā pasaules kausa kvalifikācijā 3 mēģinājumi. Katra ceturdaļa sākās ar 0-0. Tāda ir tāda pārbaudas, ja slēgtās spēles nozīme, lai nebūtu liels pārsvars vai vienai vai otrai komandai. Montero grūtībās nonāca Arturs Kurucs, nospēlē LCB līgā, kur ir 1 spēle nedēļā daudzām komandām un katrai spēlē ir liela nozīme, bet, protams, ka individuāli ārkārtīgi spēcīgs šis basketbolists māk apspēlēt, māk sāsnāt tieši tāpat, kā to dara Arturs Žagars. Nav precīzi, Andžejs Pasačniks cīnās, Latvija atkaro uzbrukuma tiesības. Bumba arī pie mums nonāk, bet beigās tomēr kļūdās. Latvijas izlase daudz notikumu, tā kļūdās arī Dominikāni. Varam uzskriet pretī, bet es domāju, ka prasās nedaudz piebremzēt. Lūkosim, ko komandas atspēles vadītājs Žagars darīs. Tur Gražuls groza apakšā pret mazāk pretspēlētāju palicis. Saņem bumbu, bet pirms tam noteikumi pārkāpums pret. Tur uzbrukuma sākumā jau Žagars pamanīja, ka ir nomainījušies. Gražuls sāk ieņemt vietu, nekāda sadarbība netika spēlēt. Šeit gan Pasačniks kļūdās, kamēr analizējam iepriekšo epizodu.
Un daudz kļūdas otrās ceturdaļas sākumā. Daudz tāds nepiespiestās kļūdas, kuras noteikti vajadzētu limitēt. Labi iespēle šeit Gražuls, labi sagaida, tomēr zaudējuma cīņa pēc atlēkošās bumbas vēlreiz groza tūmā. Šoreiz gan Gražuls tiek apspēlēts. Vargas turpina būt pamanāmākais spēlētājs Dominikas izlases sastāvā. Viņš atzīmējies jau ar 7. punktu. Latvijai klasiskā kombinācija jāizspēlē kādu laiku, tādā brīvā stilā ir spēlēts. 8 sekundes vēl uzbrukumā, tik un tā jāsāsina spēle ir. Žagars iespēle grozā apakšā, Pasačiks, laba saspēle un atkal kļūdamies, nu tā, bez lieka iemesla, jo laba pozīcija bija Gražulim, vienkārši skatīts. Necors Garsī vēl Anai Belusovai izstāsta savu redzējumu. Tomēr tiesneši nemaina savu lēmumu piespēlu uz stūru. Rolands Šmits atgriezies atpakaļ laukumā. Šmits ar Gražulu. Šobrīd garo spēlētāju duels un pēc vēl viena precīzi metienu Vargas izpildījumā minūtes ķērs galvu, bet tas piedienās pie treneru darba. Un basketbols ir izrāviena spēle. Arturs Žagars iesāk komandas uzbrukumu. Skatīsimies, ko Latvija izveidos. Tā ir daudz skrien no aizsargiem, bet pagaidām aizsargi ir ļoti uzmanīgi pret Dairu. Tiek viņš pie pustālā metienu un krīt grozā. 9. punkts Dairim Bērtānam. Viņš kļūst par komandas rezultīvāko spēlētāju un vairākas reizes pēc kārtas. Viņš tiek meklēts šajos uzbrukumos. Katru reizi meklē iespējas, kur atrast Latvijas izlases kapteini tieši uzbrukumā. Nav precīzi tāmetiens Andrejs Gražuls izcīna atlēkošo bumbu. Reiz ātri pārēju uzbrukumā, nu vispār mums tāda ļoti īsa, ļoti viegla, ļoti ātra ārējā līnija. Šobrīd laukumā Arturs Kurucs, Dairis Bērtāns un Arturs Žagars vienlaicīgi. Gražulim nosteigts. Šovakar vēl nebija kāpis uz parketa, tagad viņam pirmā iespēja sev pierādīt. Neiet fantastisks divas draudzības spēles aizvadītās, kuras mēs redzējām. Dominikāna ātri tiek pie brīvu metienu. Nu, nebija tā mums ļoti kvalitīva aizsardzība, bet mēs par to netiekam sodīt. Nu, redzējām īstenībā Dominikāns spēles stilu. Uzreiz pirmais caurgājiens izspēle ārā. Rolands Šmits šeit ar visu savu spēku dodas tuvāk grozam. Basketbolu var spēlēt dažādi. Var ar skaistām, elegantām kustībām, reizēm var vienkārši brutālu spēku. Rols šoreiz parāda, ka tas ir veids, kā viņš var būt ļoti efektīvs. Galvenais, ka tiek panākt rezultāts. Spēks basketbolā noteikti ir nepieciešams. Pavisam noteikti labs caurgājiens Felizam, kurš izspēlē ārā. Latvijas basketbols visur cenšas izrotēt, tomēr nedaudz piemirst par Felizai tāmetienu līnijas, kurš šādi iespēju izmanto precīzi tāmetienu. Felis ir aktīvs šīs dienas spēles dalībnieks. Leimans tēķos atspēles vadītāja pozīcijā. Uzmanīgi aizsardzību spēlē pret Bērtānu. Meieris palicis pilnīgi brīvs uz perimetra. Tāmetiens nepratīs atlaiksību bumbu pie Dominikāns, un viņiem jau iespēja skriet ātrajā pretuzbrukumā. Nu, viena nianse, kas ir pamainījusies, šobrīd vairs nevar pārkāpt noteikums šādās ātrās pārējās Latvijas izlases, jo sasniegs piezīme limits, atrast pilnībā brīvs tāmetiens, tas nav precīzi. Šmits, kas par piespēli no Toma Leimaņa. Šmits no otras puses ir precīzs, un Rolands Šmits realizē kārtējos 2 punktus no groza apakšas. Leimans amerikāņu futbola stilā, kā elitārs quarterbacks, tālo piespēlīs pāri visam laukumam, bet tad jau jāstrādā aizsardzībā. Nu, tur labi, to arī izdaram. Vēl viena iespēja ātrējiem uzbrukumam. Strautiņš ieskrējies. Atspēl Šmitam uzrunāt. Rolands Šmits ātrajā pārējā, ja mēs te runājām, ka Dominikāna ir bīstama. Ātrajās pārējās, kas tik labi ir strādājis līdz šim pārbaudas spēlēs Latvijas izlasei un panāk 6 punktu pārsvaru. 4 minūtes jāspēlē. Toms Leimans uzreiz aktīvs aizsardzībā pa visu laukumu pret Solano. Ļoti labs aktīvs presings, liels spiediens uz bumbu, bet tagad jāstrādā jau savā laukuma galā. Felis ar bumbu laukumu stūrī, Zoriks pret viņu. Labi izbrīvēja savu pozīciju, bet Marek Meijer garās rokas šoreiz izrādās veiksmīgāks un vēl viens bloķēts metiens, bet nu, kādam ir jāsavērts arī bumbu, kamēr Mareks tur visus pēc kārtas bloķē. Gribēju minēt, ka Marekam Meijeram nemaz tik vienkārši nav pārmest pārējais, pateikt ļoti sarežģīti. Rolands Šmits no tālās distances nav precīzs. Šodien Rolandam Šmitam 2 izmest tāmetienu un abi nav bijuši precīzi, bet Dominikānas Republika uzreiz dodas čempionātā spēlē pagājušajā sezonā. Noteikti šāds basketbols šādā manierē tur visas komandas noteikti spēlē. Toms Leimans gaida, ka Kristers Zoriks nāks pretī bumbai. Kristers Zoriks šobrīd otrā numura pozīcijā.
Spēle iesāk viņš kā saspēles vadītājs, tagad nedaudz citā amploā, jāveido viņam situācijas. Leimans grūtā situācijā vēlreiz Zorikam. Zoriks 1-1 gaida, 1-1 pret Feliz, jādodas grozu virzienā, to viņš izdara un izbraukums sekundes atlikušas un beigās panāca vēlamo efektu. Nostājas izbraucē noteikumu pārkāpumu pret sev, ties gan otrajā stūrmetienā nav precīzi. Kristers spēlē pozīcijā, kur ir jāzina gan ko darīt pašam, gan kas citiem jādara, gan ir cik laiks un visas pārējās nianses, kurš komandas biedrs ir karsts, kurš varbūt nav pārliecināts par savām spējām, lai nogādātu bumbu tur, kur vajag. Šeit labi nospēlē aizsardzībā Feliz un apzog mūsējos. Noteikti viena lieta, par ko Latvijas izlases treneru korpuss nebūs apmierināti par to, ka ļoti bieži tiek pazaudēt bumbu tādās neizteiksmīgās situācijās. Izcinot atlēkošo bumbu uzreiz. Dominikas Republikas basketbolisti ir klāt un cenšas izsist bumbu. Kristers Zoriks ir precīzi no tālās distances. Tā noteikti tas būs puslaik viens no akcentiem. Nepiespiestās kļūdas, varbūt piespiestās, bet tādās vieglās situācijās, kur nevajadzētu kļūdīties. Labi izspēle uz groza apakš pretiniekiem un fiksēts noteikumu pārkāpums. Uzbrukumā tikmēr Santošs ļoti rūpīgi realizē metiens no stūrmetiena līnijas, viņam 4 no 4 un kopumā 8 gūtie punkti. Sadarbība ļoti vienkārši. Pašam Kristeram Zorikam ir jāuzņemās augsts piespēle virs stīps un noteikumu pārkāpums apturot. Mareks Mejers ļoti labi ir aizvadījis pirmās 2 pārbaudas spēles un arī šodien turpina tādā pat garā. Ja mēs runājam par to, ka ļoti liela konkurence būs aizsargu pozīcijā, tieši tāda pat konkurence būs arī garajā galā cīņā par minūtēm par vietu sastāvā. Rolands Šmits veido aizsargu Kristeram Zorikam. Tur groza apakšā pārspēks Rolandam Šmitam. Pēc iespējas ātrāk jāatrod iespējas kā piespēlēt. Tomēr bumba neseko groza tūmā. Strautiņš no tālās distances solis apakaļ. Arturs Strautiņš ir precīzs un minūtes pārtraukums Dominikas Republikai. Strautiņa tālmetiena un 7 punktu pārsvaru sasniegšanas. Nestors Garsī, Dominikas Republikas galvenais treneris, pieprasa minūtes pārtraukumu otro jau šajā pirmajā puslaikā. Un 1 minūte un 10 sekundes atlikušas. Latvijas izlase ar tādu zonas pressing sagādājuši liels problēmas. Viesiem uzbrukumā 3 sekundes. Montero jāspēlē 1-1. Izspēle tomēr tiek līdz brīvām tālmetienam. Tas pagalam nesekmīgs un Latvijas izlasē veiksmīga aizsardzība. Stila aizsardzība, dzelžaina aizsardzība būs ļoti svarīga gaidāmajā pasaules kausā. Šoreiz Zoriks ar bumbu. 5 uzbrukums pēc kārtas. Viņš veido situāciju. Šoreiz nav precīzs. Labi izspēle. Kristers Zoriks. Metiens, šādi metieni viņam ļoti patīk. Šeit labi nospēlēja Rolands Šmits aizsardzībā. Pamanīja, kur viņš grib doties, bet tomēr vēlreiz labi. No gatavošanās plāna. Es ticu, ka pasaules kausā būs spēlētāji, kamēr arī pie 30 minūtēm nāksies spēlēt. Pavisam noteikti būs spēlētāji, kuram Rolandam Šmitam 13 minūtes nospēlēts, Dairim Bērtānam 12,5. Bet šeit noteikumi par ACB līgā komanda, kas ilgus gadus bija lielisks tramplīns daudziem spēlētājiem, lai pārceltos uz naudīgākām vienībām, jeb komandām, kuras pēc tam var samaksāt vairāk. Vīzinga centrā, turpat, kur Madrids Real savas mājas spēles aizvad Estudiantes vienību. Dominikāns uzbrukums pagaidām visas darbības perimetrā, jānostrādā aizsardzībā. Mareks Mejers atkal traucē, bet tur dūlu metienu trāpa dabumā. Lūkosim, kas tad sanāks. Pirms ir jātiek pāri laukuma centram. Tad jāsāk sāsinājums, pārāk daudz laika nav, 5 sekundes. Žagars atkal pauzē caurgainā, labas māju kustības, un Arturs Žagars tiek līdz ļoti labai metienu pozīcijai, tikai kļūdās pašā. Eksplozīvi, ļoti individuāli spēcīgi spēlētāji 1-1, un šobrīd viņi ap 2 kopā vēl arī pārējie spēlētāji ļoti interesanti. Rodions Kuruts, Gražols un Čavars. Starta pieciniekā Latvijas izlasēji iesākoties otrajam puslaikam. Dominikāni iesāk uzbrukumu un Rodions Kuruts atkal pārkāp noteikumus. Tā viņam izspiest ārā no visām situācijām savs aizsardzības spēlētājs, bet noteikti tas jādara ar prātu, saprotot to, ka pie 3 noteikumu pārkāpiem personīgiem nevajadzētu šādi. Tik izšķiroši. Ja varbūt ir pateikts, Rodion, tu spēlē savu spēli, nekas būs 5 piezīmes, atpūtīsies. Tāpēc par Kuruts virzīt tiek spēle grozā apakšā, viņš gan neuzbruk. Zoriks. Spēle Gražulim.
Gražuls groza apakšā pret mazāk pretspēlētāju, bet nepaspēja izmest 24 sekundes laiku. Latvijas valsts vienībai pirmajās 20 minūtēs turpinās tāda pat maniera kā iepriekšējās divās pārbaudas spēlēs. Vienīgais spēlētājs, kurš nav nācis laukumā, Mārcis Štembergs. Arī spēlētāji ir kāpuši uz parketu un vismaz nospēlējuši 4,5 minūtes. Ļoti aktīva aizsardzība, laba bumbas kustība. Felijs tiek pie brīva tāmetiena. Tas nav precīzi. Viens no Dominikas Republikas līderiem uzbrukumā saspēles vadītājs. Šoreiz neprecīzi un pēc tam jau Radions Kurucs. Redzēsim, ko tas mums dos. Zoriks tiek pie brīva tālmetiena. Viņa metiens neprecīzs, jāatgriež aizsardzībā. Kristaram Zorikam 7,2 rezultīvs piespēles. Felijs ārkārtīgi ātri tiek no vienas laukuma puses uz otru laukuma pusi. Labi, šeit tiek sagaidīts Vargas groz tūmā, nav precīzi. Andrejs Gražuls lieliski sagaida savu pretspēlētāju. Žagars atklātā laukumā, kas par mājkustībām. Čavars nav spēlētājs, kurš šādā pozīcijā var izdarīt tāmetienu. Tieši tāpēc seko piespēle uz malu, pēc tam iespēle groza apakšā. Gražuls pacietīgi. Kreisais pusaicis, Andrejs Gražuls ir precīzs. Dominikāns spēlē ar 3 tādiem maziem ārējās līnijas spēlētājiem, un visu laiku kāds paliek pret kādu no mūsu garajiem aizsardzībā, ko var censties izmantot. Bumba Dominikānai. Katram no šiem diviem spēlētājiem uzskatīja, ka ir noteikuma pārkāpums bijis. Ļoti agresīvi vērsās tiesnešu virzienā. Vēlreiz vairākas izspēles. Šeit Arturs Žagars nospēlē ar kāju, līdz ar to atjaunot. Palīdz viens otram. Aizsardzība nav. Individuāls sporta veids aizsardzībā. Ja viens no 5 spēlētājiem guļ, tad aizsardzība nestrādā. Šeit Vargas triec bumbu grozā no augšas. Šķiet, ka varbūt bija noteikuma pārkāpums, bet... Paturpinot tavu domu, arī šajā epizodē redzējām neļauj Vargasam brīvi. Triek bumbu grozā no augšas, centās līdz pēdējiem brīdim to patraucēt, un Vargas otrā laukuma pusē. Viens no 2 sodu metieniem trāpīts spēlētājiem, kurš nākamā sezonu spēlēs Japānā. 3. līgā. Pēc spēka Japānas 3. līgā. Ļoti interesanti pieredze noteikti būs Klāvam Čavaram. Tikmēr šeit aizsardzībā neizdodas viņam. Taivānā pavadīja pagājušo. Taivānā pavadīja. Jā, neprecizēsim Taivānā, bet nav bijis Japānā. Taivānā. Ņū Taipei vienībā. Pagājušajā gadu noteikti Taivānā izskatās vai kaut kur. Nav bijis. Nav. Viņš pirms tam spēlējis Eiropas klubos. Radions Kurucs ieskrējies. Piespēles Zorikam. Zoriks metiena pozīcijā tomēr neizšķirās. Pirmo reizi šajā ciņā arī Zoriks saņem bumbu ar muguru pret grozu, pret savu pretspēlētāju. Tomēr neizšķirās par apspēlēšanu. Šeit Žagara nodoms nebija slikts, bet tāds smagnējs sākums otrajā puslaikā. Pirmās 3 minūtes aizritējušas. Abas komandas nav izcēlušās ar ļoti produktīvu spēli uzbrukumā. Vienai komandai 3 punkti, otrai 4, bet uzreiz ar precīzi tāmetienu atbilde Dominikas Republikas basketbolistu un pietuvojās līdz 3 punktu deficītam viņu. Ričmonds Vilde ir spēlējis Japānā, 1 sezonu pavadījis. Tā kā ir latvieši pabijuši šajā valstī spēlējuši. Tagad spēlē ar kāju 14. Neizdodas šīs piespēles uz malu, lai pēc tam varētu sāsināt aizsardzību un izveidot nākamās piespēles, nākamās situācijas, kur atrast partneris Žagars. Netiek līdz metiena pozīcijai, dodas tuvāk grozam. Vēlreiz grūta situācija. Kurucs cenšas piespēlēt uz Žagars. Kaut kas jāizveido uzbrukumā Arturam Žagaram. Piespēle Zorikam. Zoriks neizšķirās par tāmetienu. Piespēle Klāvam Čavaram. Lieliska izspēle un Klaus Čavars realizē metienu no groza apakšas pēc lielisks Kristers Zorika piespēles. Šeit strādā 2 saspēles vadītāji kopā. Tiek Čavars pie brīvu metienu, otrā laukuma galā neprecīzs metiens. Varam uzskriet ātrajā pretuzbrukumā. Zoriks spēlē Kurucam. Kurucs caurgājienā izspēle tālāk. Gražulim ir ietriec viņš. Bumba priekšējā stīpā šķiet jau, ka droši 2 punktu. Tēt jau ātri atgriežas aizsardzībā. Kvinones caurgājienā. Dvosvalstīs tiek. Radions Kurucs teicam nospēlē aizsardzībā jau ātri pārēj uzbrukumā. Jācenšas pārvērst šīs lieliskās epizodes aizsardzībā gūtajos punktos. Fantastiska izspēle. Vēlreiz garais spēlētājs Klaus Čavars. Groza apakšā atrod Andreju Gražulu, kurš realizē metienu no groza apakšas.
Andrejs Gražulis atkal parāda savu spēju, kā viņš māk uz muguras noturēt pretinieku komandas spēlētāju. Spēlē bez bumbas ir izcils meistars Andrejs. Tagad Felijs caurgājienā bumbas kustība perimetrā, brīvs tālmetiens, tomēr beigās pretiniekam, un Antonio Peņa ir precīzs. Otrais precīzais tālmetiens īsā laikā Dominikas Republikas basketbolistiem, un tāds netik plūstošs un ātrs uzbrukums apkomandu izpildījumā. Žagars gandrīz zaudē bumbu, pēc tam vēlreiz viņam izsit. Tomēr bez noteikuma pārkāpuma tas ir darīts. Nu, nezinu, iepriekš nebija nācies tik daudz reizes redzēt spēles laikā, ka bumba trāpa kādam spēlētājam pa kāju. Trešajā ceturtdaļā jau 4 reizes savu komandu basketbolisti ir spēlējuši ar kāju, neatļaut iespēju basketbolu. Vēlreiz brīvs tālmetiens Dominikas Republikai, šoreiz nav precīzs Rodions Kurucs. Izcīna atliekošo bumbu, ļoti pavirši to piespēlē Žagaram. Luka Banki vēlreiz ļoti nopūšās uz rezervis soliņu, viss kārtībā, bumba Latvijai. Jocīgs vairākas izspēles pēc kārtas. Žagars piespēlēja Gražulim un beigās kļūda. Dairis Bērts pašā laikā var arī nospēlēt netik efektīvi un netik skaisti ar vairākām kļūdām, kas arī, diemžēl, izdevās pēdējās 2 epizodēs. Dominikāns izlases uzbrukums, lūkosim, ko izveidos mūsu viesi šodien. Pagaidām izveido 4 minūtes atlikušas trešajā ceturtdaļā. Latvijas izlasē pagaidām iesprūdis uzbrukums, 7 gūtie punkti. 7 nospēlētās minūtēs Dairis Bērtāns nācis laukumā, vēlreiz viņš tiek ļoti ātri jau pirms spēles līdzjutēji devās uz arēnu. Vismaz stundu pirms jau bija ļoti liela rosība šeit pie arēnas. Arī ārā bija telts, kur var iegādāties dažādas Latvijas izlases atribūtikas. Zoriks tikmēr netrāpa tālmetienu. Ļoti draudzīgi un ļoti tādu pozitīvu gaisotni arēnas apkārtnē bija jau kādu 1 stundu, varbūt pat nedaudz vairāk pirms šī mača. Pietiekami liels viņš ir, un jebkurš šāds aizsargs kustībā tiek traktēts kā noteikuma pārkāpums. 3,5 minūtes atlikušas trešajā ceturtdaļā. Tagad noteikuma Pasašīgs tiek pie savas otrās iespējas. Otrā puslaika. Otrajā daļā, jeb trešā ceturtais izskaņā. Nu, tas nekas nebūtu nemaz tik izcils sagatavošanās posms, ja viss būtu uz vienu tādu tikai pozitīvu viļņu. Ir arī jāmācās komandai pārvarēt grūtības, meklēt risinājumus, kad kaut kas nesanāk. Bet arī Dominikā nevarētu teikt, ka fantastiski spēlē uzbrukumā otrā puslaika sākumā. Līdz ar to rezultātu pārsvars mums vēl projām ir. Un atkal tādas mazās kļūdas, nenoķert bumbu, kaut kur varbūt, kur vajadzētu būt dankam. Un beigās traku metienu trāpa Andžejs Pasačiks. Iebarst ar kreiso roku grozā. Bet arī ne bez piedzīvojumiem notiekam pie 2 punktiem. Ļoti brīvi spēlē Latvijas izlases basketbolists. Katrā epizodē šāds piespēles, neskatoties uz to, ka kļūdu skaits ir bijis pietiekami liels. Turpina viņi spēlēt brīvi, atraisīt, un šoreiz tas viss nes augļus. Žons Montero grib pārmest pāri Andžejam Pasačnikam, tas viņam neizdodas. Kurucs slēdz ārā. Tomēr brīvs tālmetiens, tas nav sekmīgs. Vēlreiz cīņa pēc atliekošās bumbas. Un tur Andžejs Pasačniks to zaudē un pēc tam. Daudz pauzes, daudz spēles apturēšanas trešajā ceturtdaļā. Ļoti gara ceturtdaļa, tā var izteikties. Kurucs bez zemaņā pagaidām spēlē, tieši tāpēc šobrīd arī uz rezervijas soliņa ir apsēdies Arturs Strautiņš, kurš visticamāk nomainīs Rodionu Kurucu, kurš šobrīd pacietīgi lēnām spiež tuvāk grozam un realizē mētienu no groza apakš. Rodions arī norāda, ka Kvinones nav pietiekami liela gabarīta spēlētājs, lai ar viņu tiktu galā. Šajās mačā Rodionam visu laiku ir priekšrocība groza apakšā, kur viņš periodiski arī izmanto. Kvinones tēt ar viņu atbildes gājienu. Un beidzās viss ar kļūdu. Kurucs tur labs dribls aiz muguras, pats pamet bumbu gaisā. Atkal tādas piedzīvojumiem bagātas epizodes. Tāds cienīgs epizods pēdējās 3 minūtēs abu komandu izpildījumā. Iepriekšējā reizē Andžejs Pasačniks veiksmīgi pārvērt gūtajos punktos. Man jau patīk, ir tāds šoviņš, bet domāju, ka treneri nav sajūsmā šobrīd par notiekošo laukumā trešajā ceturtdaļā. Vairāk jau gribētās teikt, Latvijas izlase ir izpelnījusies šāds. Un redzam, ka uzsprāgst Luka Banki.
Šobrīd tā diezgan viegli spēlē basketbolu. Latvijas izlases basketbolists bez īpaši lielas disciplīnas aizraujās ar tādām skaistām epizodēm. Grib iepriecināt visus 9000 līdzjutējus, kas Bet ir es tev uzdošu jautājumu kā trenerim. Ja pretinieki arī nav pārāk disciplinēti atgriežoties aizsardzībā, un principā katru reizi var tādu pusātru uzbrukumu veidot. Ko darīt? Var veidot. Apturēt varbūt pāris reizes. Man tiešām godīgs jautājums. Es nezinu kā. Var noslēgt ar Vislabāk ir iemest grozā visu laiku. Var noslēgt arī bez riska faktoru, kur redzam, brīvs partneris ir pussekundi priekšā, varbūt var nepiespēlēt un iepauzēt un nospēlēt pacietīgāk. Tas kopējais mērķis ir veidot komandas identitāti 40 minūšu garumā, ko tikko pētēt. Bez kļūdām pagaidām Dairis Bērtāns no stūrmetiena līnijas 7 no 7. Soda metieniem Dairim Bērtānam realizēt 11 gūtie punkti. Viņš rezultīvākais spēlētājs Rolands Šmits. Trešajā ceturdaļā nav nācis laukumā 11 sekundes. Džons Montero 1-1. Agresīvi dod Sārgēnā. Andžejs Pasašniks pārkāp noteikums pret. Tieši 10 sekundes ir no savu laukumu gala jāsāk uzbrukums, līdzīgi kā otrās ceturdaļas beigās. Redzēsim, kas šoreiz izdosies Latvijas komandai. Leimans nāk ļoti traktu tālmetienu, bet noteikumu pārkāpumu. Netrāp trešo sodu metienu Tūms Leimans, līdz ar to trešā ceturdaļa noslēgusies 6 punktu. Zaudēja priekšā noslēdzošās 10 minūtes 58, 52. Leimans iesāk komandas uzbrukumu. Atrasts Dairis Bērtāns. Brīvs tālmetiens. Dairis gan netrāp. Atgriezušies jau visi Latvijas spēlētāji aizsardzībā. Disciplinēti varam spēlēt 5-5. Montero izspēl līdz brīvam tālmetienam. Vēl viens brīvs tālmetiens. Dominikānas Republikas komanda vienkārši mūs nesoda par šīm neizdarībām aizsardzībā. Mejers ieņems vietu grozā apakšā. Neviens gan viņu neredz pagaidām. Dominikānas Republikai arī ne tā veiksmīgākā ceturdaļa. Neizdevās viņiem skriet un gūt vieglos punktus. Andžejs Pasašniks gūs punkts labā pozīcijā. 7. punkts. Ne, jau 9. punkts Andžejam Pasašnikam. Savās nospēlētās minūtēs 11 minūtēs 9 punkti. 2 atlikušās bumbas, 2 rezultīvas piespēles. Andžejam Pasašnikam šeit laba palīdzība. Tomēr noteikuma pārkāpums pret Montero. Tā neveiklā, mazliet grūtā attāluma. Ļoti interesanti, ka Andžej gadījumā viņš ar kreiso roku izdara šos metienus vēl precīzāk un plaukstiņi nostrādā vēl labāk nekā ar labo roku, bet šoreiz metiens bija precīzs. Treneri Jonāna pirksts jūtams bērnībā Kraukļu skolas zālēs. Daudzie agrie rīti ir devuši savu rezultātu. Ļoti dusmīgs Luka Banki lablasēs. Šī jau ir 13. kļūda. Šīs dienas cīņā arī tāda nepiespies kļūda. Centās iespēlēt Toms Leimans grozā apakšā. Bumba Artūram Strautiņam, tomēr tas viss noslēdzās ar pieļauto kļūdu un personīgo pārkāpumu pašam Tomam Leimanim. Ļoti vienkārši tiek garām pirmajā solī Dairim Bērtānam, un pēc tam jau tehniski izspēle. Nu, tā nevar nostrādāt 1-1 aizsardzībā, tad pēc tam tur ļoti grūti glābt ir šo situāciju. Tieši šādu epizodu nākamo epizožu kopumu negrib redzēt Luka Banki pēc neveiksmīgu uzbrukumu. Uzreiz seko arī nevisai labi sakārtot aizsardzību. Dairis Bērtāns tālmetiens. Nedaudz par īsu būs šis metiens. Vēlreiz izcīna atlēkošo bumbu aizsardzībā. Luka Banki jau norādīja, ka vēlas minūtes pārtraukumu. Arī šobrīd viņam nepatīk Latvijas izlases spēle. Precīzs tālmetiens. Uzreiz arī krīt grozā. Tagad Mārtiņ, vēlreiz jautājums tev kā trenerim, kurā brīdī vai pēdējās pārbaudas spēlēs, vai tomēr līdz galam ir jāturpina šī plašā rotācija, vai jau tuvojoties čempionātam, kādā brīdī jāsāk ir jau nosvērties par labu kādiem konkrētiem virknējumiem. Andžejs Pasašniks nospēlē vēlreiz lieliski pēc Artūra Žagara piespēles. Nu, noteikti pēdējās 2 pārbaudas spēles būs jau spēles, kurā līderis spēlēs vairāk, jau arī šodien ir novērots. Tiesa, Rolands Šmits nav nācis laukumā otrajā puslaikā. Šeit noslēdz un Kristaps Borziņš ir priecīgs par savu kolēģu veikumu uzbrukumā. Kristaps priecīgs par savu dviņu torni U18 izlasē. Žagars realizē tālmetienu. Pasakās augstākajiem spēkiem, ka kāds izskatījās ļoti pārliecināts. Šodien viņš nedaudz
sliktāk izskatījās, bet tagad gan rezultīvu piespēle, gan precīzs tāmetiens un, visticamāk, pārliecība ir atpakaļ. Es domāju, ka mums pārāk mikro jāanalizē katra izspēle. Mums jāizanalizē viss cikls kopumā pirms pasaules kausa, bet tagad spēle turpinās. 5 sekundes ātrāk jau jāmeklē pretiniekiem ir metienu pozīcijas. Labi, esam nostrādājuši aizsardzībā. Un beigās jau mēs tiek ļoti sarežģīts tālmetiens, bet tas krīt grozā. Kvjonēs parāda savu meistarību, savu precizitāti. 10. punkts viņam. Turpin cīnīties par katru laukumu centimetru. Dominikānas Republikas basketbolists dara to ar ļoti lielu cīņas par tikpat aktīvs laukumu malā ir komandas galvenais treneris vēlreiz Žagars. Šoreiz gan nav precīzs Pasačniks, labi pasit bumbu. Dairim Bērtānam 10 sekundes. Vēlreiz Žagars cenšas ar kājām dot piespēli. Šoreiz gan arī viesi nenospēlē īpaši sekmīgi, kļūdās. Viss kārtībā, gan tehnika, gan cilvēku resursi ir atgriezusies ierindā. Tas ir pats galvenais, lai spēle turpinātos, un to varētu kvalitīvi arī redzēt. 8 sekundes. Vēlreiz brīvs tāmetiens Montero. No tālās distances nav sekmīgs. Andžejs Pasačniks izcīna atlēkošo bumbu aizsardzībā. Viņam tā ir trešā. Ļoti labs nodoms, bet atkal neprecizitāte un daudz kļūdu. Viss kārtībā. Mūsu kolēģis arī ir vesels. Tas ir ļoti svarīgi. Ne tikai spēlētājiem jāsaglabā veselība, bet arī mūsu komandai, kas filmē un translē šīs dienas spēle. Bet tā varētu būt viena no bīstamākajām vietām operatoriem. Tieši aiz groza. Aiz groza jāliek ir fiziski izturīgākie. Vienreiz ir bijuši šāds epizods. Laikam Itālijas valstsvienība viena no favorītēm, kur arī pārbaudas spēļu ciklu iesākus ļoti veiksmīgi ar uzvaru gan pret Serbiju, gan pret Grieķiju. Protams, ka pārbaudas spēles ir viens un oficiālās spēles pavisam kaut kas cits. Zoriks iepauzē, meklē iespējas. Un šeit piezīme uzmanību. Ir redzēts arī pretējās tendences, ka no pirmās dienas komandas izskatās fenomenāli. Tā kā nav viens recepts, viens atbildes. Bet šīs dienas spēlē gan ir jānoskaidro uzvarētājs, un Latvijai jāparāda savs labākais sniegums, neskatoties uz pārbaudas spēles raksturu. Ir jāmācās uzvarēt katrā spēlē. Pavisam noteikti šādās grūtās spēlēs rodas komandas raksturs, un gribētos teikt, ka šīs valstsvienības raksturs kopā ar treneru Luku Bankī izveidojās ļoti sīkstās divās spēlēs pret Beļģiju, kurās izdevās uzvarēt spēles galotnē, un tad komanda ir ieguvuši šo pārliecību par to, ka šī komanda var ar aizsardzību, ar raksturu, ar tādu neatlaidību panākt savu strautiņš. No tālās distances nav precīzs. Vargas izcīna atlēkošo bumbu aizsardzībā. Un jau ļoti ātri pārēj uzbrukumā. Skatīsimies, ko tad veidos pretinieku komanda. Labi, mainamies, neļaujam sev apspēlēt pirmajā tempā, bet iespēle groza apakšā, sarežģīts metiens, bumba iekrīt grozā. Luser precīzs. Es tikai 2 punktu pārstāsts, 4 minūtes jāspēlē. Būs jāatrodās spēlētājiem, kurš var nospēlēt galotnē ļoti precīzi un rezultīvi. Iepriekš ļoti veiksmīgi to darīja Rihards Lomašs. Diemžēl viņš nevarēs palīdzēt valstsvienībai. Žagars ar bumbu. Gaida, ka Čavars veidos aizsargu. Žagars tiek līdz groza apakšā, ir precīzs. Uz apakšā un groza tūmā ļoti ērti jūtās ar kreiso roku. Brīžiem pat šķiet pat labāk nekā ar labo. No vairākiem spēlētājiem Latvijas izlasē tādu niansu. Rolands Šmitas gribētu arī ielikt šajā kategorijā. Par Andžeju Pasačniku tu jau minēji arī par viņu tehniku. Vargas otrā laukuma galā arī pret viņu noteikumu pārkāpums. Bumbas bijis ļoti efektīvs. Tagad arī realizē abus soda mētienus. Turpinās ļoti līdzīga spēle. Izskatās, ka mums būs jāparāda dzelzs nervu galotnē. Latvijas izlases uzbrukums. Vienkārši cenšamies šobrīd spēlēt, balstoties uz individuālo meistarību. Tātad jau Zoriks mēģina sāsināt situāciju, iespēle groza apakšā, un šis metiens tiks skaitīts, jo mans galvenais treneris Nestors Garcia nav īpaši noslogojis savus spēlētājus. Jāpiemina fakts, ka Dominikānas Republikai vēl 3 vadošie spēlētāji nespēlē. Delgado, Antonijs Tauns šajā komplektā arī dos ļoti vajadzīgu jaudu, ļoti meistarīgs spēlētājs. Spēlīs lieliski nospēlē, gudri nospēlē. Viņš apmāna Latvijas izlases aizsardzību un realizē metienu no groza apakšas. Spriežot pēc banki reakcijas, kāds no latviešiem kļūdījās. Īsti nezinu, kuram bija jābūt tajā pozīcijā. Bet Lukam nepatīk. Nepatīk viņam šīs dienas spēle.
Jāspēlē 2 minūtes 50 sekundes. Žagars apstājās un beigās kļūdās. Un kļūdās turklāt tādā veidā, ka ļoti viegli 2 punktu uzreiz otrā laukuma galā. Jāpiezīmē, ka Elois Vargas spēlēs arī ACB līgā. Fonlabrātas vienībā, bet tas nav svarīgi. 1 punktu pārsvars. Rodions Kurucs. Daudz tādas darbības, kas īpaši iepriekšējā spēlēs nebija novērojamas. Latvijas valsts cienība ļoti labi kustināja bumbu. Kā uzspēlēt, līdz ar to Latvija ievelk vairāk tādā individuālā spēlē. Jāmāk adaptēties, nepakļauties šim spēles stilam. Kurucs tikmēr caurgājienā ir precīzs. Gūs 2 punktus. Punkti nenāk viegli, tāpēc katrs šobrīd groz gūms ļoti svarīgs. Improvizācija. Noslēdz uzbrukumu Rodions Kurucs ar precīzi metienu. 6. punkts viņam. 10 sekundes atlikušas uzbrukumā. 2 minūtes līdz 4. ceturdaļas noslēgumam. Vēlreiz izspēle uz grozi uz Stofinones. Epizodes, kur Rodions izrādās veiksmīgāks, ir epizodes, kur Dominikāns šoreiz Rodions sasteidz ātri pārēju uzbrukumā un jau skaitliskais pārsvars ir pretiniekam. Gribētos redzēt arī šīs spēles sižetu par Luku Banki reakcijām pēc šīm kļūdām. Katra reakcija viņam ir iziet caur visu ķermeni, un vēlreiz viņš bija ārkārtīgi neapmienāts par šo darbību. Nostaigāts šeit tiek fiksēts pavisam noteikti. Nedrīkst izdarīt, jo viss tā kā ļoti labi sanāk. Tad šodien ir, manuprāt, ir labi, ka ir tādas spēles, kad ne viss ļoti labi izdodas. Iespēja mazliet piezemēt trenerim tā sasaukt sapuli sev džeku, varbūt tomēr mazliet jāsakoncentrējās, jāsaņemās, jāspēlē precīzāk. Zoriks tagad diriģē savas komandas uzbrukumu, atspēl Gražulim brīvs pustālais metiens. Tas nav precīzi, cīņa pie groza uzvar. Latvijas komandas spēlētāji vēl 14 sekundes, lai turpinātu uzbrukumu. Absolūti tev pievienojos un piekrītu, Artur. Tieši pēc neveiksmīgām spēlēm tu vari saprast savus kļūdas un pēc tam veikt analīzi, lai dotos uz priekšu. Tikai otrais no... Spēles pēdējā minūte sākusies. 4. ceturdaļas būsim precīzi. Mačā iespējams arī pagarinājums. Ja nezinu, vai pārbaudas spēlē to spēlēs. Nav man tāda informācija. Noteikti spēlēs. Gan jau zālē vēl ir pāris minūtes laiks, nav līdz konkrētam laikam zāli jāpamet. Bet tikmēr viss 9000 līdzjūtēji ceļās kājās, lai mobilizētu komandu spēlē aizsardzībā. Tas palīdz Latvijas izlases kapteinis Dairis Bērtāns. Rāda miers, lai pacietīgi uzbrukumu veidot Latvijas izlases. Nav nekāda pamata šobrīd steigties vai sasteigt savas komandas uzbrukumu. Zoriks to ļoti labi apzinās. Piebremzē 10 sekundes vēl uzbrukumā, 22 līdz ceturdaļas beigām. Jāiztērē maksimālais sekundu skaits. Vēlams arī gūt grozu. Kristers darbībā 1-1. Labas mājiņu kustības, bet beigās metiens nesako 1,3 sekundes. 4. ceturdaļā. Laba kombinācija. Tiekam pie labas metienu pozīcijas. Un Andrejs Gražulis gūt 74. punktu mūsu komandai. Bija vajadzīgi punkti jebkurā formātā Dominikānas Republikai. Izspēle līdz salīdzinoši labam metienam. Metiens neprecīzs, bet cīņa pie atliekšanu bumbu uzvara Latvijas komandu un Rodionam. 9000 skatītājiem fantastisks šovs, bet galvenais treneris Luka Banki šodien acīm redzam neapmierināts ar notiekošo laukumā. Viņam būs ko teikt, viņam būs ko pieņemt.